Es atkal atklāju schēmas, ieraugu karkasus, bet tie ir tik lieli, ka es nevaru tos piepildīt. Es esmu kā aktieris, kas nevar nospēlēt Šekspīru. Šekspīrs dod tik lielus cilvēcisku jūtu karkasus, ka tie der visiem laikiem, visām paaudzēm, bet tos nevar piepildīt nec viens aktieris, nec viena paudze. Es esmu kā siena klēps, kas apjundas zārda kompozīciju, viens pats grib to aizpildīt. Es gribu būt uzdevumu krājums, bet esmu tikai uzdevums. Es esmu kā pirksts smutē, kad mazbērnam zobi nāk, spiežu, kur kņudu, plēšu, kur niezu un nevaru sagaidīt. Es gribu aizpildīt formulu, bet formula nav aizpildāma. Formula ir tikai izmantojama. Un tā nav mana formula. To pildīs visi. Mūžam. Un neizpildīs ne mūžam. Reizēm es ieraugu likumības tik skaidri kā armatūras režģus, vai kā laiva rības vēl neapvilktas dēļiem. Dzīvoļi parādās kā mazi kanu laivu skeletiņi, un es strādāju dienām, kamēr tos apvelku, aplīmēju, un tie kļūst gatavi peldēšanai. Tie ir maz dzīvolīši kā ķirzaciņas, vardītes, līdakas, mazām asakām, viegliņām, sīciņām. Bet visu laiku man acu priekšā stāv milzīgs kuģis, neapšūtām ribām, un man pietrūks dēļu. Mani moka milzīgs kuģis, tas nevar peldēt. Tam ir brangus un viļņu lauzai tēviņš, bet tam vējš skrien cauri. Tam nav nesēja dobuma, tam nav izspieduma dobuma, tam nav ūdens izspiedēja spēka, tam nav dēļu, kas dūm. Es taisu silas, govju silas, cūku silas, baļļiņas, tovrīšas, bet visu laiku manā acu priekšā stāv kuģis. Un ir grūti gulēt, un ir grūti runāt. Es nevaru to apvilkt ar mucu dēlīšiem, es nevaru to apvilkt ar cūku aizgalda dēļiem, bet lielāku dēļu man nav, un nav kur dabūt. Un visu laiku tam caurvējš skrien caur ribām un kauts. Tas ir tavs kuģis.